Labdien! Turpinām strādāt ar virknes robežam, un dotajā piemērā mums vajag aprēķināt virknes robežu, kad x tiecas uz bezgalību. Vispirms mums vajag novērtēt, kāda te būs robeža vai nenoteiktība. Ievietojot x vietā bezgalību, mēs varam pamanīt, ka gan skaitītāja, gan saucēja mums būs bezgalīgi liels skaitlis. Līdz ar to te mums veidojas nenoteiktība, bezgalība pret bezgalību. Lai mēs varētu novērst doto nenoteiktību, mums gan saucēju, gan skaitītāju jāizdala ar x augstāko pakāpi. Dotajā piemērā x augstākā pakāpe mums ir x kvadrāta. Tātad gan saucēju, gan skaitītāju dalam ar x otrajā pakāpē. Tā, bišku pielabosim. Tā, tagad varam saīsināt. Saīsinot sanāk 2 plus 3 dalis ar x plus 7 dalis ar x kvadrātu. Tad sanāk 1 plus 1 dalis ar x mīnus 1 dalis ar x kvadrātā. Tagad varam x vietā ievietot bezgalību. Sanāk 2 plus 3 dalis ar bezgalīgi lielo skaitli, 7 dalis ar bezgalīgi lielo skaitli, tad 1 plus 1 dalis ar bezgalīgi lielo skaitli, mīnus 1 dalis ar bezgalīgi lielo skaitli. Tā, tad turpinām vienkāršot. 2. Atcerēsimies to līgumu. Ja skaitli dalam ar bezgalīgi lielo skaitli, tad rezultātā mums būs bezgalīgi mazs skaitlis. Tad 1 plus bezgalīgi mazs skaitlis un bezgalīgi mazs skaitlis. Tad sanāk 2 pirmas iep 2. Tātad dotas virknes robeža ir 2. Apskatīsim vēl vienu piemēru un sameklēsim virknes robežu sekojušai virknei. Tātad vajag atrast virknes robežu, kad n tiecas uz bezgalību, un virkne mums būs šāda. N otrajā pakāpē plus n plus 1 dalam n kubā plus 1. Atkal izvērtējam virknes robežu. Ja varam, tad mēģinam uzreiz noteikt nenoteiktību. Tātad atkal ievietojot n vietā bezgalību gan saucēju, gan skaitītāju, mēs redzam, ka gan saucēju, gan skaitītāju mums būs bezgalība. Tātad skaitītāja bezgalība un saucēja bezgalība. Tad sanāk, ka arī te mums būs nenoteiktība bezgalība pret bezgalību. Un tad, lai mēs varētu novērst doto nenoteiktību, mums jāizdala mūsu virkni, tātad skaitītāju un saucēju, ar n vislielāko pakāpi. Tātad dalam skaitītāju un saucēju ar n augstāko pakāpi. Augstākā pakāpe mūsu gadījumā ir n kubā, tātad trešā pakāpe. Tad visu dalam ar n kubu.
Tagad vienkāršojam. Viens dālis ar n, 1 dālis ar n kvadrātu, un te būs n kubā. Te ir 1 plus 1 dālis ar n kubā. Ievietojam n vieta bezgalību. Bezgalīgi liels skaitlis kvadrātā ir bezgalīgi liels skaitlis, tad atkal bezgalībā. Līdzīgi būs kapinot bezgalīgi lielu skaitli kubā, tad būs bezgalībā. Tā. Mēs jau zinām, kā skaitli dalot ar bezgalīgi lielo skaitli. Rezultātā būs bezgalīgi mazs skaitlis, jeb 0. Tad sanāk skaitītāji bezgalīgi mazs skaitlis un saucē 1. Bezgalīgi mazo skaitli dalot ar 1, mums būs bezgalīgi mazs skaitlis. Tātad mūsu virknes robeža ir bezgalīgi maz skaitlis. Un apskatīsim vēl vienu piemēru, kur vajag aprēķināt virknes robežu, kad n tiecas uz bezgalību sekojušai virknei. Paņemsim tādu virkni ar kvadrātu sākni. N kvadrātā mīnus 3n plus 4, 2n mīnus 5. Un atkal ievietojot n vietā bezgalību, mēs varam pamanīt, ka gan skaitītāji, gan saucē mums būs bezgalības. Tātad gan augšā, gan apakšā, tātad skaitītāji un saucē mums ir bezgalīgi lielie skaitļi. Un tātad, lai novērstu doto nenoteiktību, mums vajag izdalīt ar n visaugstāko pakāpi. Bet kā te saprast, kāda būs visaugstākā pakāpe? Te mēs varam tīri provizoriski iznest no kvadrātsāknes dotas pakāpes. Ja? Tātad aptuveni mēs varam prognozēt, ka izvilkot kvadrātsākni no n kvadrāta, tad mums būs n. Ja? Varam arī kaut kā sevi pārbaudīt, piemēram, kas notiek, ja mums vajag ienest n zem kvadrātsāknes. Tad ienesot n zem kvadrātsāknes, mums vajag n kāpināt kvadrātā. Ja? Tātad tā. Sanāk, ka dotajā piemērā visaugstākā pakāpē mums ir n, un mēģināsim tagad visu izdalīt ar n, ja, gan kvadrātsākni dalam ar n, gan saucēju dalam ar n. Lai izdalītu skaitītāju ar n, mums vajag zem kvadrātsāknes ienest to n. Ja? Tātad vēlreiz, ja mēs gribam ienest kaut kādu skaitli zem kvadrātsāknes, mums to skaitli vajag kāpināt. Un tātad būs robeža, n tiecas uz bezgalību, tad zem kvadrātsāknes mums būs n kvadrātā mīnus 3n plus 4 dalīts ar n kvadrātu. Un te mēs varam tad katru saskaitāmu sadalīt ar n. Tātad 2n dalam ar n un mīnus 5 dalam ar n. Turpinām vienkāršot. Tātad rakstam robeža, n tiecas uz bezgalību,
Arī zem kvadrāta sāknes katru atsevišķi izdalīsim ar n kvadrātu. Tad mums sanāk n kvadrāta jādala ar n kvadrātu, mīnus 3n dalam ar n kvadrātu, un te 4n kvadrāts. Tad te mums varam saīsināt 2 mīnus 5 dalīts ar n. Nu, tad vēlreiz visu pārakstam un vienkāršojam. Ja? Tātad zem kvadrāta sāknes mums sanāk 1 mīnus 3 dalīts ar n un plus 4 dalīts ar n kvadrātā. Te 2 mīnus 5 dalīts ar n. Un tagad varam n vietā ievietot bezgalību. Ievietojot n vietā bezgalību, tad mums sanāk 1 mīnus 3 dalīts ar bezgalīgi lielo skaitli plus 4 dalīts ar bezgalīgi lielo skaitli. 2 mīnus 5 dalīts ar bezgalīgi lielo skaitli. Pārveidojam, sanāk 1 mīnus 0 plus 0, 2 mīnus 0. Tātad skaitītājā mums ir kvadrāta sākne no 1 jeb 1 un saucē 2. Tātad dotas virknes robežā mums ir viena otrā.